Esat sveicināti basketbola draugi, televīzijas kanāla Best for Sport skatītāji. Visi, kur pieslēgušies arī šai translācijai sociālajā vietnē Facebook. Latvijas-Igaunijas līga jau startējusi, spēles norit kaimiņu zemē Igaunijā. Gan iepriekšējās pāris dienas, gan arī šodien viens mačs, bet mums Latvijā vēl tādas pēdējās gaidas, bez maz vai mēs varētu teikt, čempionāta sezonas sākuma priekšvakars. Un pietiekami interesanta tikšanās Salaspils sporta namā, kur varētu teikt, ka abas komandas satiekās pusceļā. Satiekās arī Edgars Buļs un Rinalds Sirsniņš. Es tā izteikšu minējumu, kur tad mums ir komandas ģenerāla menedžers Ogrēniešiem. Un pirmo reizi galu galā, protams, tieks savstarpējā spēlē. Paklausīsimies arī, kas sakāms Zeļu vadītājiem Edgaram Buļam. Sveicieni no viena no Ogres kluba vadītājiem Ginta Sīviņa, Salaspils sporta halles, sporta nama, precīzāk direktora Andrum Braško. Basketbola klubs Zeļi vēl šī sezonas gaitā oficiālās spēlēs jau atgriezīsies arī Salaspilī, kas būs viena no mājvietām komandai. Un tā laikam daļai arī tāda likteņa ironija, ka Zeļu galvenais treneris Juris un Braško ir Salaspils sporta nama direktora Andrum Braško brālis. Domāju, liela daļa Latvijas basketbola līdzatēji labi atceras viņus abus kaut vai basketbola kluba brocēni rindās. Un pie viena, protams, arī pieminēšu. Pirms mēs sākam skatīties šīs dienas spēli, ka šo spēli kopā ar jums vērošu es, Reinis Lācis. Tātad Zeļi vispār līdz šim pārbaudas spēlēs vēl tieši septembrī nav zaudējuma rūgtumu piedzīvojuši. To varētu gan jau dažādi vērtēt, dažādi traktēt, vai tikai pirms sezonas sākuma, kā piemēram daudziem to lapaticis norādīt Latvijas izlases saistībā. Nav nepieciešams kāds zaudējums, kas sniedz tādu ieskatu par realitāti, parāda kādus mīnusus, dod treneru štābam, arī trenerim Dāvim Čodram galu galā kopā ar treneru Braško. Un arī komandas fizioterapeitu Jānu Baumani norādīt komandai uz kādiem mīnusiem, tas varētu palīdzēt labot kļūdas, bet Ogri ir pietiekami līdzīgā situācijā šobrīd. Ja mēs to tā vērtējam, skaidrs, ka pārbaudas spēlēs tam nav pat galvenā nozīme, taču ir piedzīvojusi 3 uzvaras pēc kārtas par to pašu Palangas Olimpiju vēl iepriekšējā spēlē Sandu Buškvits vadīto Lietuvas komandu. Arī Artūrs Bērziņš, Uldis Švēde, turpat arī iespējams manījāt Dāvi Feikneru, komandas fiziskās sagatavotības treneru, vēl tikai Ernests Kalve pietrūks tādam pilnam skatam, lai mēs novērtētu Ogres komandas vadību no treneru korpusa perspektīvas, bet pabeidzot šo tematu, viens zaudējums, vismaz tajās spēlēs, par kurām Ogres komanda ir izziņojis rezultāts piedzīvots pret Mažeiķu vienību, tā kā diezgan pārliecinoši ir abas komandas pēc spēlējušas pārbaudas spēlēs pirms sezonas sākuma. Mārtiņš Fomins arī šajā spēlē uz Zeļu komandas tiltiņa
Gluži kā Oskars Zurkovs brīžiem. Abiem gan jau pietiekami tā pārdomāti dalot šos pienākumus. Pieslēgsies arī klātienē Rīgas Zeļu spēlēm. Ņemot vērā, ka klubs sadarbojas gan ar Mārupas sporta skolu, gan basketbola skolu Rīga. Un arī, ka šīs te vienības veidos tādu farmklubu sistēmu. DSN turību komandai startējot Nacionālajā basketbola līgā. Mārupas vienībai startējot Reģionālajā basketbola līgā. Nodrošināt tāda sazoba starp visiem treneriem. Vietējos līdzstājs vēl pirms spēles sākuma noslēdzošo reizi, lai gan tas, protams, atkārtosies spēles gaitā. Priecās Zeļu karsējmeitenes un varam jau arī novērot pamatpieciniekus, kuri šī spēles kontekstā pietiekami interesanti varētu atspoguļot abu treneru domu gājienu. Jāpiemina, pirms mēs sākam šo spēli, ka Ogrei kādas mazas veselības likstas neļaujot Matam Jucikam, lietuviešu leģionāram, piedalīties šajā spēlē. Tāpat arī Zeļi šodien ir bez Riharda Berkolda, Markusa Mamāja, Jēkaba Niedras ierindā. Ja nemaldos, 3-3 basketbols viņus visus nodarbina, tāpēc viņš šo maču izlaiž, bet tieši tādā pretspēlētāju kontekstā tas abām komandām varbūt pat iedrošina spēlēt ar augumos īsākiem spēlētājiem, ar mazākiem pieciniekiem, ko jūs jau redzat centra iemetienā. To uzvar Frants Lācis Dāvidam Vīksnem. Pirmie 2 spēles punkti un drošības labad, protams, uzsvēršu. Komanda no Rīgas sev raksturīgajos, lai gan vēl tikko dibināts šis klubs ir, bet labi zināmajos, es domāju, rozā formas tērpos, ogrēnieši, protams, savās klasiskajās balti-zilajās formās. Pamatsastāvā viņiem Kristaps Dārgais, Matīs Kulačkovskis, 13. numurs Endriju Korums, viens no 2 viesspēlētājiem no Amerikas tieši ogrēniešu vienībā. Gustavs Kārlis Kampus šķiet tādā nominālās saspēles vadītāja pozīcijā un Kristaps Medis tiek pie bumbas. Un vismaz šī stāstījuma kontekstā noslēdz pamatpiecinieku Ogres komandai. Kampus atradies ārpus laukuma, tāpēc kļūdās komanda no Ogres. Uģis Pinete, protams, tieks pret savu bijušo vienību. Tagad Zeļu komandas kapteinis, iepriekšējās 3 sezonas pavadīja Ogrē. Viņš kopā laukumā ar Tomu Skuju, Zigmāru Raimo tiecas uz kādu zinām saspēles veidošanu, gan vienkārši, kā moderni ir teikt, small ball, jeb mazā basketbola centra funkcijas viņi veids. Kampusam noteikumi pārkāpums pret Skuju. Kampus un viņa vieta pamatsastāvā noteikti jāizceļ. Runājot par Ogres komandu, vairāki, es nevēlos izmantot vārdu veci dzīvē, viņiem viss vēl ir priekšā, pavisam noteikti, gluži kā dažiem no viņiem basketbola karjerā. Dažādi panākumi vēl varētu būt priekšā, bet vairāki basketbols, kuri bija tomēr jau pārkāpuši 30 gadu slieksnim. Ogres vienība ir pametuši Vīksni nerealizēt tāmetienu no stūra. Un komandai pievienojoties tādiem spēlētājiem, kam tam pašam Kampusam, Kulačkovskim. Pārkāpums metienā Medisam pret Pineti. Laukumā sastopoties 2 bijušiem komandas biedriem no Jūrmalas vienības. Kampusam, Kulačkovskim pastiprinot vienību. Es domāju, pie lielākas teikšanas arī tiekot puišiem kā Markusam Lastiņam un Dizim Mališevam. Ogres komandas tāds vidējais vecums, es domāju, lielā daļā maču būs krietni jaunāks. Un tas pat ir apzinoties, ka tas pats Lastiņš un Mališevs jau pagājušajā sezonā tika piespējām, bet tomēr es sagaidītu, ka viņu arī minūšu noslodze varētu šajā sezonā būt mazliet lielāka. Slazdiņš pie laukuma centra līnijas. Spēja vairāk kārtēji LBL medaļnieki to pārvarēt. Medis pret Skuju jādūrās. Dārgais no rokas rokā nodot bumbu. Groziem bagāts spēles ievads. Skuja izmanīgi izdarīja visu, lai tiktu pie metiena, bet tomēr bumba negribēja krist grozā. Dārgais piespēlē Korumam un arī viņš neprecīzi izpildot metienu ar kreiso roku. Viens no atslēgas spēlētājiem viņš varētu būt šajā Ogres sezonā. Tagad 2 tā ar Medisu ātrajā uzbrukumā un neprecīzs raidījums pēc 2 soļu. Tāda situācija pat tiešām tādā
vismaz pēdējo gadu kontekstā nebija novērojis. Amerikāns, kurš pagājušajā sezonā bija leģionāra maizē Azerbaidžānā. Kā man norādīja gan kolēģi, gan draugi. Personā tas pats Latvijas basketbola pārzinātais Andrejs Siliņš, viņš uzreiz man piesauca Baku komandu gala kā vienību un laikus, kad ir bijusi kāda saistība Latvijas basketbolam ar Azerbaidžānu tieši tādā klubu līmenī. Basketbola klubam Valmieras Piens tiekoties FIBA Eiropas kausā vai FIBA izaicinājuma kausā tobrīd. Baku vienība arī mums labi zināmajam trenerim Kurtinaitim vadot šo komandu vēl kā spēlējošam trenerim. Tādus piemērus patiešām var atrast, bet citādāk grūti man būtu sasaistīt Latvijas un Azerbaidžānas klubu basketbolu. Raimo! 2 punkti pēc sekmīgas izspēles no auta. Kārls Apsīts ar 3. numuru iesaistījies spēlē un viņu pārsteidz. Vēlreiz Zeļi izmanto tādu mazu slazdiņu pie laukuma centra līnijas. Lācim nesnāk to pārvērst 3 punktos. Taču pietiekami brīvs bija šis metiens. Juris Vītols nomainījis Tomu Skuju. Tā ir tāda viena no šīs sezonas intrigām, gan, es domāju, Zeļiem iekšēji, proti treneru korpusam, gan arī sekotājiem. Kā 2 jauniešu izlaši saspēles vadītāji cīnīsies par lielāku lomu un, protams, arī potenciāli varētu sagādāt problēmas pretiniekiem. Ātrais rukums noslēgts ar 2 punktiem. Zeļiem vadība 13-5. Ogres komandas galvenais treneris Uldis Švēde pieprasa minūtes pārtraukumu. Gājājumu simbolu. Būs varianti, 2 varianti. Baltais kaķis Turītis vai baltais trusis Bizītis. Kur ir pareizā atbilde? Davai. Bizneša kārts. Kaķis ir pareizā atbilde. Biznesa augstskolā talismans ir baltais kaķis Turītis. Apelsīk pagriezies pret fotogrāfiju un... Fans cer, ka tagad tu būs Zeļu fans un varbūt arī tu kādreiz Lai gan redzam, Ogres komandā ierasts ceļš, Rihards Zēbergs pastiprinās tūlīt pat spēli. Manuprāt, tā minētā paudžu maiņa, jaunu asiņu ieplūšana. Tomēr šo padara par mazliet citādāk Ogres komandas modeli nekā iepriekšējās sezonās. Tā kā, lai kādi būtu bijuši rezultāti pārbaudas spēlēs, grūti šobrīd spriest. Vai es tā galvu liktu ķīlā, ka no ogrēniešiem ir pirmkārt jau vietējiem līdzstējiem, kuri noteikti vēlas tādās lielās masās apmeklēt Ogres mājas spēles. Jaunajā skaistajā arī Ogres sporta hallē, kur noteikti sagādās daudz patīkamu brīžu šīs sezonas gaitā basketbola klubam Ogre. Vai šiem skatītājiem pieprasīt un sagaidīt tādu jau pavisam ierastu Ogres cīņu par medaļām, centienus iekļūt LBL finālā, centienus iekļūt Latvijas-Igaunijas līgas fināla četrniekā. Lietas, ar kurām varbūt Ogre pat savā ziņā ir lutinājis savus skatītājus pēdējo sezonu laikā. To vien rādīs regulārā sezona. Pārkāpums uzbrukumā ļoti uzskatām arī Zigmāram Raimo tiek parādīts. Kā tad viņš ir grēkojis? Dans Galdiņš iesaistīts tiek spēlē. Un lūk, Aizeks Asrats, 1. numurs, saspēles vadītājs Ogres komandai. Varbūt kādās slēptās, netik publiskās treniņu spēlēs. Viņš jau ir iepazīstinājis savus komandas biedrus. Skaidrs, ka trenējies ir. Par to man nav šaubu. Kulačkovskis metiens no distances precīzs. Matīs Kulačkovskis. Taču tādās pārbaudas spēlēs ar sabiedrībai pieejama informācija Asratam nosacīta debija Ogres kreklā. Pietuvojas ogrēnieši līdz 5 punktu deficītam pēc Kulačkovska trejačā. Asrats atbruņo Juri Vītolu. 2005. gadā dzimušais saspēles vadītājs prātīgi pārkāpt noteikums, lai nesanāk izpausties amerikānim pārējais uzbrukumā. Es arī šorīt
redzot šādu vārdu, uzzinot par šādu vārdu, papētīju, kas tad varētu slēpties aiz šī 26 gadus vecā basketbolas, kurš pagājušajā sezonā spēlēja Ziemeļmaķedonijā, iepriekš arī Gruzijā. Viena tāda izteikta tendence bija, ka mīl skriet ātrijos uzbrukumos, gan pats mest, gan meklēt partnerus. Un noprotu, ka arī Zeļu galvenajam trenerim Jurim Braško tas labi zināms. Iespējams, Vītols patiešām sagremojas ar viņam sniegto informāciju un uzreiz jūt, ka jāsit piezīme pirms ir par vēlu. Vēl viens pārkāpums Zeļiem. Man tā šķiet, ka 4. piezīme. Titros mums ir 3. Ar nākamo svilpu, jā, 4. Tad Ogre varētu tikt pie soda metieniem, kas palīdzētu arī viņiem radīt lielāku stabilitāti uz tablo. Zēbergs notur bumbu savas komandas rīcībā. Raimo gan ar Māri Visočanski. Gan pieredzējuši tiesnes, gan ļoti pieredzējuši Latvijas futbola izlases fanu, kurš man šķiet reti kad laiž garām kādas spēles arī izbraukumā. Apspried šo momentu, bet tiesim, kā mēs labi zinām, vienmēr taisnība. Dārgais. Sarešīts tālmetiens apsītim. Bieži vien viņam ir vienalga, vai kāds ir priekšā vai nē. Viņš tāpat var trāpīt reiķi ar 40% precizitāti. Šoreiz tas ir nesekmīgs. Un Raimo, kā jau to Zeļi darījuši pārbaudas spēlēs, bieži vien arī var ievadīt patiesībā Rīgas vienības uzbrukumus. Un Vītolam 2 soda metieni. Šoreiz Asratam nākas pārkāpt noteikumus pret savu pretspēlētāju. Juris Vītols, starp citu, pagājušajā nedēļas nogalē Cēsīs pie 9 soda metieniem tika. Tā noteikti ir pozitīva pazīme Latvijas basketbola saimē, kas noteikti cer uz Jura Vītola pakāpenisku progresu. Īpaši tādās spēles sastāvdaļās, kas varbūt nav viņa stiprā puse, ļoti daudz un labi zinām par viņa nosvērtību, par viņa piespēlēšanas prasmēm, par vispār tādu laukuma līderu īpašībām, bet ja vēl papildu būtu tāds impulsiņš uz punktu gūšanu, kas, protams, nāks jau arī gluži vienkārši ar laiku, tas Jurim varētu palīdzēt kļūt par vēl labāku saspēles vadītāju. Man kritus acīs ir šī tendence vismaz šī septembra kontekstā. Asi tiekties pēc kontaktu un izpelnīties soda metienus. Asrats satiek Raimo un apspēlē viņu. Pāris maiņkustības samainīja pusi, kurā driblē un ar labo roku no kreisās groza puses. Reizēm arī ir vērts izpildīt metienus, lai gan cer, protams, ka visi jaunieši mājās to uzreiz tagad nevēlēsies izpildīt treniņos. Džordžs Nacvilišvili. Ļoti perspektīvs Gruzijas U20 izlases basketbolists izlaboja savu īslaicīgo kļūdu. Zeļiem vēl 10 sekundes metienam. Vēlreiz abi pirmie numuri 1 pret otru. Raimo. Kādam nāksies sāsināt situāciju. Nesanāk viņam nogādāt bumbu galdiņam un beigās arī kļūdu. Ogre var uzskriet. Korums. Pret Džordžu jeb Gugu. Kā viņa vienkāršības dēļ. Vienkāršības labad pat dēvē Zeļu komandā. Un uz šādam skatam mēs esam labi pieraduši. Kārls Apsītis jau 4 sezonas labāk precizitāti nekā 40% izpilda treječus. Šo skatu arī daudz redzēs Juris Braško, un viņš to nevēlas ilgi šodien skatīties. Tāpēc minūtes pārtraukums arī nominālajiem spēles mainiekiem Rīgas Zeļiem. Kopā man ir sagatavot 3 jautājumus. Vismaz uz vienu tev jāatbild pareizi. Ja tu atbildēsi vismaz uz vienu pareizi, šī nākamā ir tavē. Pirmais jautājums. Kompānija Tesla headquarters atrodas Lasvegasā, Nevada štatā. Kas ir šīs kompānijas īpašnieks, galvenais cilvēks šajā kompānijā? Pirmais variants, Elons Masks. Elons Masks ir pareizā atbildē. Agnese, šī dāvana tagad tavējā. Pagriezies lūdzu pret fotografi, nofotografējies, un tu varēsi izzināt cilvēku Ogre ar Teslu. Un ar aplausiem sagaidām atpakaļ laukumā komandas uz noslēdzošām 2,5 minūtēm pirmajā spēlē. Cik varam noprast, kāda laimīga līdztēja Salaspils sporta nama pametīs ar
iespējām izbraukt ar elektroautomobīlu. Prieks par viņu. Zeļi bija uz brīdi vadībā pat ar +7. Tad šis pārsvars saruc līdz 15-13. Gan Korums, gan Asrats arī mazliet apgrūtina iespējas mainiekiem uzreiz tā ievadīt uzbrukumu. Primāri varam redzēt, šobrīd tas ir vienkārši varbūt, lai kādu sekundi nosistu no uzbrukuma laika, nevis tā reāli presingot vai pat provocēt kļūdas. Atpakaļ laukumā Skuja kopā ar Vītolu, 2 nomināli saspēles vadītāji. Es domāju, šādu skatu redzēsim pietiekami daudz sezonas laikā, bet, protams, šodien rotācija zaļiem noteikti ietekmē galvenokārt tieši Riharda Berkolda neesamības sastāvā. Viņam būs pietiekami liela loma kā nominālam rezervs 2. numuram. Klasiskais Kristapa Dārgā putniņš. Metiens ar trajektoriju, kur viņš cenšas sodīt pretspēlētājs, kur nerespektē viņa metienu no distances. Korums skaisti nolasa. Pat diagonāli šķērsām principā izpildītu piespēli un visai loģisks iznākums 2 punkti. Virģīnijas štata universitātes absolventam. Tur viņš spēlēja 4 sezonas pirms minētā gada Azerbaidžānā. Guga. Viņš kaut ko varēs šodien pamācīties, ja viņš sedz tāds vīrs kā Dārgais. Atlaukšā bumbu uzbrukumā Gruzīnam. Šķiet būtu jābūt 2 sodmetieniem. Par viņu varētu stāstīt daudz un dikti. Taisnības precizitātes labad arī šo translāciju pieminējuši. Man galā arī ir vieta basketbola klubā Zeļi un centīšos pēc savas labākās sirdsapziņas būt šodien objektīvs. Un galā Oga, protams, man kā jums visiem arī pietiekami mīļš Latvijas basketbola klubs, kurš veido šo ļoti svarīgo vidu Latvijas-Igaunijas basketbola līgā, bet jums arī kā skatītājiem jāzina šis pilnais konteksts. Tātad Gugam, jeb Džordžam Nacvilišvili. Māc brālis ir slavenais Nikolos Skitišvili, viens no pāris Gruzijas basketbolistiem, kurš spēlējuši Nacionālajā basketbola asociācijā. Protams, bija komandas biedrs arī Andrim Biedriņiem Golden State Warriors komandā. Kā acīm redzot, tieši Skitišvili ģimenei Guga var pateikties par ģenētiku, par saviem varnējiem parametriem. Pats neesmu ar Mērlentu viņu mērījis. Kaut kas starp 2.04 un 2.08. Gugam varētu būt auguma ziņā, bet tieši aizvadītajā sezonā iepriekšējā, sauksim to par 2022-2023. gada sezonu, pastiepās arī vēl par kādiem 6-5 centimetriem. Tas, protams, arī vēl vairāk paver viņu potenciālu kā ļoti perspektīvam spēlētājiem. Zēbergs realizē pirmo sodmetienu, abas komandas jau sāk baudīt savu darba augļus, proti pretinieku sakarātās piezīmes. Un arī Rikardam Zēbergam, treneru Matīsa Vārnes audzēknim 2 precīzi sodmetieni, tāpēc atkal rezultāts neizšķirs. Galdiņš. Iespējams, mazliet patraucēja Kulačkovskis, ja ne pat nobloķēja metienu. Tur domstarpības par to, kam vajadzētu pienākties bumbai, bet tā paliks Ogras rīcībā, vai precīzāk tāda kolektīva atklāšā bumba bez mazliet tik savākt. Tā, kas protokolā ierakstītos kā komandai, ne uz kādam konkrētam cilvēkam, bet tomēr tiesneši apspriežoties maina lēmumu. 14 sekundes būs metienam Zeļiem. Tas šādās situācijās jāceras, reizēm arī kādam vienkārši izklaidības dēļ. Tas var piemirsties. Pasaules kausā redzējām piemērus, kur vienkārši Ziemeļamerikā spēlējuši basketbolisti nebija kādās konkrētās situācijās gatavi šādam pavērsienam pēc izprovocētas kļūdas. Otrā laukuma galā vēl viens elegants gājiens Skujas izpildījumā, bet Gugam 2 punkti, 4 jau kopsumā. Un runājot par tām iepriekšējām pārbaudas spēlēm, arī varētu pieminēt, ka man šķiet viņam arī tā nelāgi sakrit mači, kur bija ar tādu oficiālu protokolu un plašāk pieejami publikai. Tajos varbūt viņam nebija tik spīdoši rādītāji, bet aiz slēgtām durvīm varu pačikstēt, ka bija arī spēle pret Raplas komandu, un tur Guga krietni virs 10 punktiem.
Varētu samalot, jo es teiktu precīzāk, bet katrā ziņā 11 punktu atzīmi sakrāja un izskatījās, ka visnotaļ savā 19 gadu vecumā ir gatavs Latvijas-Igaunijas basketbola līgas līmenim. Aizratam precīzi pirmais sodametiens, noteikumi pārkāpums bija Robertam Demskim, Liepājas basketbola audzēknim, kurš arī devies spēlē. Šķiet, ka laukums saimniekiem vēl tikai Kristers Pauls Maura vairs nav ticis pie vārda šajā spēlē. No 10 spēlētāju pieteikumu. Skujs sauc aizsegu, tieši pieminēto Demski, Klučkauskas centra pozīcijā. Izstāsta, ka Korums vairāk savu atletismu, pateicoties savam atletismam, kustību spējām kā nomināls 4. spēlē un iespējams arī kaut kāda kripatiņa nopelna viņam ir tajā, ka izkāp ārpus laukuma sānlīnijas Džordžs Nacvilišvili. Pēc skaidrs primāri tehniskais brāķis. Tad basketbola klasika īpaši pēdējos gados, pēdējās pāris desmitgadēs trīspunktniekam kļūstot tik svarīgam spēlētājiem, vispār bieži atrodoties laukuma stūrī, kas varbūt vēl tajos pašos 90. Nebija tāds pēc noklusējuma standarta, tā saucamais spacings vai spēlētāja izvietojums laukumā. Es redzu, dedzina sekundes Ograi iespēja pēdējai uzbrukt. Pirmajā ceturdaļā eleganti piespēle. Korums. Bumbu neraid grozā, bet Demsks neatļauts trāpīja ar plaukstu pa stīpu, pamatīgi norībināja grozi. Iespējams, ka citādā gadījumā patiešām arī būtu tāpat guvis 2 punktus Andriju Korums un Ograi tādējādi pirmā vadība. Pirmos punktus guva Zeļi, tūlīt pat arī bija 5-0, tā kā visu caurdaļu bijuši iedzinējos. Gandrīz pieļauj caurgājienu no Tomas Skujas, bet pēdējais vārds tomēr tāpat palicis Ograi. 21-19 vadībā basketbola klubs Ogre. Vēl pietiek gan daudz basketbola mūsu priekšā. Mani sauc Kristers, un es vēlos apvienot aktīvu dzīvesveidu ar studijām. Tādēļ esmu ieradies biznesa augstskola turībā, lai noskaidrotu par šīm iespējām. Iesim noskaidrot, kādas ir studiju iespējas sporta nozarē. Parunāsimies ar komunikācijas virzienu prodekāni Janu Bunkus. Tā kā sports un sporta komunikācija ir pasaulē straujāk augošā nozara, tad arī turība piedāvā apgūt sporta pasākumu organizēšanu, sporta komunikāciju un sporta strateģisko vadību. Tāpēc, ja vēlies strādāt ar Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem un sporta komandām, kā arī ar lielām sporta arēnām, šīs specializācijas ir tieši tev. Studiju laikā ir iespēja organizēt dažādas sporta pasākumus, kā streetbola turnīrs, volejbola nakts un studentu sporta spēles. Un viss šis ir paveicams studējošo pašpārvaldē. Skaidrs, ka studēšanas opcijas ir tāpat kā pasākumi, kas saistīti ar sportu. Iesim paskatīties, kur mēs varam izkustēties pēc pasākumiem un studijām. Ārtrenaži ir tepat Turības kvartālā. Jāizmēģina! Iesim paskatīties sporta zāli. Dzirdēju, ka tur trenējas Turības vīriešu un sieviešu komandas, kā arī olimpiskie čempioni basketbolā. Iesim noskaidrot pie basketbola trenera Raimonda Felmeņa par basketbola spēlēšanas iespēju. Spēle turpinās. Kristaps Medis bezmaz vai saspēles varītā jādā iejūtās, centās nogādāt bumbu Dīdzim Mališevam un 2+1. Pāris iepriekšējā gājienu Tomam Skujam nebeidzās rezultīvu, bet nu vismaz tagad tad sanāk viņam gūt savus pirmos punktus šādās
situācijās uzbrukot grozam un turklāt kā tas izdodas. Ar iespēju tikt pie papildu 3. punkta. Viens no vairākiem. Leģendārā trenera Brigmaņa audzēkņiem šajā spēlē nerealizē gan viņš soda metienu un Dīdis Malševs. Cēsnieks savāc atlikušo bumbu. Pirms viens no tādiem izaicinājumiem trenerim Švēdam, visam treneru štābam, Ogres komandā, kā izmantot tad savus resursus tādai noturīgai spēles veidošanai 40 minūšu garumā, 2 punkti Korumam. Proti, Aizeks Asrats, visticamāk, ņemts ar konkrētu vēlmu būt saspēles vadītājam. Markus Lastiņš, starp citu, vasarā U20 čempionātā šo to no spēles veidošanas piekopa pie trenera Dāvi Čoderu. Kā redzējām, pirmajā ceturdaļā Gustavam Kārlim Kampusam uzticēja šādu lomu. Šī tāda noslēdzošā iespēja, protams, pirms regulārās sezonas vēl paeksperimentēt, pameklēt kāds risinājums. Francam Lācim neprecīzs soda metiens pēc skaisti bloķēta metiena otrā laukuma pusē. Uzsvērš arī, ka Ogra dalība Latvijas-Igaunijas līgā šajā sezonā sāks piekdien, 29. septembrī, 7. vakarā pret Rāples komandu. Domāju, ka ļoti pateicīgs spēles laiks. Noslēdzošā nedēļas darba diena, lai tur būtu jāstars basketbola pasākums. Un tāds arī sekos sestdien, kad Prometēja un Zeļu komandas viena pēc otras aizdīs spēles arēnā Rīga basketbola svētkos. Francis notur atlēkošo, ievada ātru uzbrukumu. Kas par piespēli? Frants Lācis, Toms Skuja un Uģis Pinet. Komandas kapteinis pieliek punktu ātriem uzbrukumā +1 Zeļiem, bet jau izpild tālmetienu Kārlis Apsītis. Atliek šo bumbu Korumam. Demskis 1-1 palicis pret viņu. Sarežģīti metienu beigās izpild Korums. Varam dzirdēt, ka Zeļu rezervists Soliņš un treneru korpus kliedz par kreiso roku, kur jāvar ciet Demskim. Sadzot Korumu, Skuja ātrie uzbrukumā tālmetiens neprecīzs. Kulačkovskis savāc atlēkušo. Bet uzreiz nekļūdas piespēlē maz Strādrīts. Pēdējo pāris uzbrukumu kontekstā nomērina spēles tempu Toms Skuja. Lācīs spēkšņs tālmetiens mazliet par spēcīgu. Skatās arī treneris Čoders vēlas, lai mazliet ilgāk paspēlē Zeļi. Es teiktos pa galvu pa kaklu un neizpildīt pirmo pieejamo metienu. Korums. Medis viņu nevar atstāt vienais 3 metienu līnijas un Pinet pārkāp noteikumus. Trāpīs visticamāk pa kā ķermeņa daļu. Metienu izpildes fāzē par Medūzu sauktējiem basketbolistam. Vairāk šķiet viņam treneri jaunībā bijuši, bet Juris Ieselnieks laikam dēvējams par tādu, kā tas kuram sanāk. Kāds var teikt pirmais treneris un pie tā arī palikt, jo pirmais ir tāds, kas nostrādājas ar tevi lielāko daļu jaunības, un tad tu vienmēr viņu izcel un piemin. Es tā tagad uzreiz uz sitienu neapgalvošu, ka Juris Ieselnieks patiešām bija pirmais treneris Kristapam Medisam, bet noteikti pietiekami ilgi ar viņu strādāja. Ļoti skaistajā Alūksnes pilsētā realizē visas 3 sodametiens Medis un tiek nomainīts lūk Markus Lastiņš. Manuprāt, tādu cerīgu U20 čempionātu aizdīja, lai gan komandai nesanāca sasniegt iecerēto rezultātu. Un man ļoti gribētos redzēt, ka viņam, protams, pēc paša nopelnītas iniciatīvas, pēc paša rādīt sniegumu minūtes kāptu šajā Latvijas-Igaunijas līgas sezonā pagājušajā gadā. Vidēji ar 7 minūtēm mačā atzīmējās laukumā. Vairāk nekā 3 ceturdaļās no spēlēm piedalījās, tā kā loma rotācijā viņam bija diezgan konkrēta, bet tādā minūšu izpausmē tā vienkārši nebija starp lielākiem. Jāpierāda sev. Nekas cits sportā laika gaitā nav neizdomāts, ne
jāizdomā ir attiecībā uz to, kā jaunie spēlētāji var izsties pieaugšo basketbolā. Vēlreiz Zeļi pārtver kādu ogrēniešu piespēli. Taisnība sakot, arī nogreiz sanāca pāris Rīgas Zeļu kļūdas pārvērst ātrijos urukumos un punktos, varbūt pat tādā tīrā punktu izpausmē Ogrē būtu pārsvars, lai gan var atcerēties Skujas 2+1 gājienu, Vīksnem pašā spēles sākumā 2 punkti. Pinetem pēc šīm divām zibenīgiem piespēlēm punktus. Tā kā Zeļiem katrā ziņā man šeit tādā kvantitatīvā ziņā vienkārši tie ātri uzbrukumi bijuši padaudz. Iekrīt mazliet aizsardzībā Demskis pēc samainīšanās pie aizsaga. Aizsags Asrats uzreiz viņu soda. Nevelti. Koledža karjeras laikā viņam bija slava kā ļoti labam tauntienu izpildītājiem. Ogrei lielākais pārsvars, kāds bija līdz šim. Jaudīgāk. Dzirdam uzsaucienus pirms agriešanās laukumā. Turpinās tāds bezpozīciju basketbols, tā to varētu dēvēt. Jā, komanda gan komplektācijas, gan iztrūkstošiem spēlētājiem. Arturs Šenhovs, Rinalds Sirsniņš. Abu komandu ģenerāli menedžeri vēro spēli blakus. Galu galā bijuši arī cīņa biedri savulaik basketbola klubā Skonto, tā kā viens otru, protams, ļoti labi pazīst. Skuja nostaigāt robežas, Demskis divu kurzemnieku cīņā tiek atbruņot, bet pārkāpums pret viņu. Liepāja pret Saldu, Roberts pa 1 gadu jaunāks nekā Matīs Kločkovskis, bet domāju, viens ar otru ir pietiekami daudz tikušies. Gadījumos, kad Demskim sanāca spēlēt pie gadu vecākiem. Vīksni ievadīs bumbu spēlē. Pick and roll sadarbība. Skujam ļoti patīk to, ko angliski sauc par čūskiņas izpildīšanu pick and rollā, proti. Kur tev aizseks ved un tad dodies uz otru roku. Uztaisot tādu vizuāli, to varētu saukt varbūt pa S-veidu pagriezienu. Un uzturot pretspēlētājs sev aiz muguras. Angliski tam ir termins snake. Skaisti piespēle Kločkovska izpildījumā un Aizsaks Asrats neliek viņam nožēlot šādu lēmumu. Šķiet, punktu gūšanas ziņā patiešām šim Teksasas štatā Piano pilsētā augušajam amerikānim nebūs grūtība iedzīvoties Latvijas-Igaunijas līgā. Varbūt pa mazliet kādām citām spēles sastāvdaļām man varētu rasties jautājumi. Šodien un šobrīd izskatās, ka nav nekāds kaķis maisa augrēniešiem. Savs labums no viņa būs. Zeļiem gan jāaptur ieaugušais sausuma periods mazliet uz tādu nevērību šķiet uzķēra Francis Lācis Kulačkovski. 2 punkti viņam un 5 punktu deficīts mainiekiem. Apsītīs. Brīvs pustālais. Šāds iespējas viņš nelaiž garām un nesmēdē. Vēl viens precīzs metiens paliecienā Saldiniekam. Savā ziņā komanda pamatot Uģim Pinetem, proti pievienojoties tieši Zeļiem. Renāram Magonem vairs nesot Ogres sastāvā. Kāļa apsīšana nozīme tādā snipera lomā krietni pieaugusi. Dārgais. Kā būs bumba, šķiet sekmīgi Zeļi nospēlējuši aizsardzībā, bet
Bumba pienāksies pretiniekiem. Gustavs Kampus sagriež spēlē un vēl viens jaunais cilvēks, par kuru mums ir vērts parunāt un pavērot. 31. numurs Volodomirs Polujahtovs. 2 reizes pārstāvējis Ukrainas U18 izlasi. 22. un 21. gadā, tagad viņam ir 19, arī 2004. gadā dzimis spēlētājs. Arī virs 2 metriem gluži kā Guga. Tādā sausās statistikas ziņā. Nav gan viņš tik iespējīgi izcēlēs Eiropas jauniešu čempionātos, kas varbūt ir lieta, kas viņus atšķir uz pirmā acu uzmetienu, bet saprotams, ka arī ar savām stiprajām pusēm kustīgs puisis uz papīra 2-0-3. Varbūt vairāk tāds ārējās līnijas spēlētājs vai vismaz uz perimetra spēlējošs nekā Nasvilišvili. Grūti. Citādāk man tādu iespēju veidot, diemžēl, Krievijas iebrukumu Ukrainā dēļ. Un tāpēc, ka bez šiem 2 jauniešu čempionātiem Polujahtovs nekur citur es neesmu varējis manīt vai aplūkot, bet cerēsim, ka šīs sezonas gaitā viņam spēlējot Ogres Kraklā izveidosies mums kāds priekšstats par viņu un cerams, ka ļoti labs. Dārgais pret Zigmāru Raimo, pret savu Madonas versiju. Gados jaunāk spēlētāji Zēbergs. Neprecīzi tāmtiens Juris Vītols skaisti pasit bumbas priekš, lai ievadītu ātru uzbrukumu. Vīksne nav kautrējies visu pirmsezonu izpildīt tāmtiens un arī šis ir precīzs. Dāvidam Vīksnēm 5 no 11. Tāmetienu precizitāte spēlēs, kurās bija tāds oficiāls protokols. Un vēlreiz var piesaukt šo spēli pret Raplu. Tur viņam noteikti arī bija laba precizitāte. Varbūt pat vajadzētu man puslaika pārtraukumā atrast un pārbaudīt. Vai es vēl varu to noskaidrot, bet ļoti ātri ir izpildījis metiens. Man tā uz neapbruņotā acis izskatās, ka pātrinājis savu tālmetienu tehniku. Nevairās to darīt. Un, ja Dāvids šādi izpildīs tālmetiens, tad es sazinu, ko. Visiem jāuzmanās. Viņš var daudz ko sastrādāt basketbolā. Pinete ātri uzbrukumā vēl viens tālmetiens un Zeļiem tikai -1. Praktiski no tā paša punkta, kur Dāvids izpildīja trejaci, un turklāt Tīkliņš vēl joprojām bija palicis ieķēries stīpā, taču tas tādam metējam kā Uģim Pinetem netraucē. Un Švēde lūdz minūtes pārtraukumu. Skaļiem aplausiem sagaidām laukumā komandas, ar ļoti skaļiem aplausiem pasakāmies Rudolfam Kugrānam par šīs spēles vadīšanu. Tā varētu noprast, ka Lastiņš pēc minūtes pārtraukuma paliek nominālā saspēles vadītāja pozīcijā. Pavarosim, kas tad vēl Ogrei turpina spēlēt ar Kampusu. Viņi, protams, var dalīt šo lomu, paļaujoties uz vienmēr uzticamo Kristapu Dārgo, kurš kā angliski saka, point center lomā, saspēles centrs. Latviskosim to tā. Kampus pēkšņs tāmetiens neprecīzs. Starp citu, tieši pret Franci Lāci izpildīts abi pie Aigara Brigmaņa. Rīdzenes 99. gados galu galā visi jaunību kopā nospēlējuši Francis caurgājienā. Skaisti piespēle. Bumbas kustība turpinās. Juris Vītols. Neprecīzs trejacis. Kampus pirmais pieatlikušās. 2 cilvēku pārsvars Ogreis. Zēbergs. Nostaigāts. Bija tāds
puslecieniņš, varbūt tā to varētu raksturot. Gūstot kontroli pār bumbu Rihardam. Tiesneši to traktējuši kādu neatļaut soli. Lūk, šo viens no uzbrukumiem, kur ievada Zigmārs Raimo, Pinete, Francis Lācis. Tik labi piespēle varbūt sanāca, lai Vīksni uzreiz izpildītu metienu, bet Caurgājienis atrasina visas viņa problēmas. 2 soda metieni Dāvidam Vīksnem. 20 punkti viņam bija pret Ventspili, 24 pret Tukumu. Protams, Nacionālās basketbola līgas komanda, nevis Latvijas-Igaunijas līgas vienība, bet tomēr komanda, kas arī ir tāda gan sportskolas izpratnē, protams, to stāstu. Es domāju, es jums varu daudz neatkārtot un nenogurdināt jūs ar to, bet arī Nacionālās līgas komanda, nu vismaz man tā spriežot pēc vārdiem, skatoties no malas ar augšupējošu trajektoriju. Tas tomēr galu galā bija tāds pirmais vēsturiskais Zēļu pārbaudas mačs. Tā kā kaut maza nozīme arī tur sakrātiem punktiņiem bija. Nu, redzēsim, vai šī sērija tad turpināsies pēc šīs dienas spēles. Nu, pirmajā puslaikā vektors bijis pozitīvs. Dārgais. Tad no rokas rokā Kampusam. Zeļi mainās aizsardzībā. Vītols gandrīz jau izprovocēja kļūdu. Pagaids. Spriežam pēc šīm sagatavošanās spēlēm gatavs tikai uzlabot savus allažu labos rādītājus. Vidēji spēlē izpildītajās rezultīvajās piespēlēs vairākos mačos. Teju triple-double viņam bijis sakrāts. Pagaidām šodien es tā jūtu, ka punktu pat varētu visvairāk pietrūkt. Pārējo Jumprava augšais spēlētājs dara kā ierasts Korums. Labs sansolīts pēdējā brīdī, tas viņam ļauj tikt pie 2 sodu metieniem. Jā, Raimo varbūt bija laba pozīcija, bet viņš vairs nevarēja šādi kavēt Korumu, ja viņš vienkārši amerikānis viņam tiek garām. NCAA 2. divīzijā viņš aizvadīja visus savus 4 studiju gadus. 16 punkti noslēdzošajā gadā. Tā saucamajā senioru gadā. Pēc tipāžas, kas interesanti, tā gan ir, es teiktu, pazīme un vienlaiks arī problēma. Te visām 2. divīzijas skolām, kuras es tā esmu pētījis, kur es esmu vērojis, kā tad spēlē garā gala spēlētāji, ir tāda mūsdienām pat neticama liela tendence doties uz tā saucamo postu, uz spēli ar muguru pret grozu, to prasa un izpilda arī vairākums garā gala spēlētāji, gan 5. numuru, gan 4. numuru kā Korums. Un pēc tam, es domāju, daudziem Eiropā rodas ļoti loģiski jautājumi, kā tad to integrēt šo spēlētāju jaunajos klubos, kas diezgan loģiskā kārtā nepieprasa. Nu, tur 6, 7, 8, pat vairāk uzbrukums postā spēles laikā. Bet, nu, cik var spriest pēc tā, ko Korums pildījis Azerbaidžānā, tā diezgan veiksmīgi. Metiens neskaitīsies. Silpi jau bija pirms tā. Korums tā diezgan sekmīgi kļūst par garā gala spēlētāju, kurš pēc aizsargiem arī lec ārpus 3 metienu līnijas, izpilda treječu. Tādā izpratnē to der atcerēties, pētot 2. divīzijas statistiku, nu, ļoti bieži. Tur varbūt pat patiesībā mājo kāds garais spēlētājs, kurš pēc statistikas izskatās vecmodīgs, bet spētu iemest tālmetienu, ja kāds no viņa to prasītu, un bieži vien arī varbūt pat, ja kāds viņam to ļautu darīt. Precīzi pirmais soda metiens Robertam Demskim. Pirmie treneri Svēta lieta, Svēts temats, ja nemaldos sveicienu jānodod trenerim Raitim Dzelmem. Ilgs gads strādājis Liepājas sporta skolā. Ļoti labi zināms jauniešu treneris, pedagogs pilsētā. Tā kā Demskis viens no neskaitāmiem viņa audzēkņiem. Medis sāk tuvoties pirmais puslaiks tā noslēgumam. Korums, nu lūk, manis piesauktā rociņa. Bumba negribēja acīm redzot
nokļūt grozā. Acīts pret Sību divreiz izkrīt ārā, bet tāpēc skati izskatās, ka patiešām viņš varētu izpildīt pienācīgi tāmetiens Latvijas-Igaunijas līgā. Francim šī reputācija jau, protams, ir, bet šodien tāmetieni nav padušies. Mēdīs caurgājienā nesanāk viņam nogādāt bumbu Kulačkovskim un Zeļi met skriet. Skaista Vīksnes piespēlē. 2 punkti. Juris Vītols. Šī ir tā iekšējā konkurence, par ko es runāju. Pagaidām, es domāju, liela daļa no jums man piekristu. Pirmajā puslaikā neiedziļinoties tādā dziļā analīzē vai pārdomās. Nu, šķiet, ka Juris Vītols mazliet veiksmīgāk maču aizdīs nekā Toms Skuja. Un tā, lūk, viņi visu sezonu varētu cīnīties par to, kuram tad ir vieta laukumā konkrētos brīžos. Skaidrs, kā, es domāju, puslīdz brālīgi arī dalīs pa 20 minūtēm laukumā, bet bieži vien jau tikai viens no viņiem varēs noslēgt spēles. Demskim neprecīzs metiens, Kulačkovskis labs aizsardzībā. Dots driblu pār laukumā, meklē kādu no partneriem. Saprot viņu vajadzības Aizeks Asrats. Kā jau saspēles varītājs paņem bumbu no garā gala spēlētāja. Šveidi nodara, kā nospēlēt Rāgus. Asrats. Nu, nenospēlē pārāk labi Vīksne aizsardzībā, jāsaka, kā ir. Varbūt pat daļai tā nebija gatavs tādam straujam gājienam uz groza apakšu, bet arī es kļūdos, jāatzīst, tas laikam nodoms bijis pārkāpt noteikums pirms metiena. Robeža nebūtu bijusi, taču ne, tāpat 2 sodu metieni, tā kā jāpaliek pie saviem pirmiem vārdiem. Asrats arī tāpat kā Korums, NCAA 2. divīzijas spēlētājs. Vismaz ASV tāmetiens izpildīja labāk nekā 40% precizitāte, šķiet 41% tādā karjeras nogrieznī. Tieši studentu basketbolā, ko viņam nesanāca. Kāpēc tajā pārnest uz Gruzijas un Azerbaidžānas čempionātiem Korums? Gandrīz dabūja 4 punktus vai 3 punktus no 2 sodametieniem basketbola klubs Ogra. Tas viņiem tāpat neliedz atrasties vadībā pēc pirmajām 20 minūtēm. Ogrēniešiem 38-37 pārsvars. Jaunie Salaspils puikas laikam jau skriena laukumā, lai piedalītos Rudolfa Kugrāna vadītās izklaidēs. Mēs tikmēr ieturēsim mazu pauzīti. Dzersim kādu glāzi ūdeni vai tēju un gaidīsim otro puslaiku. Mani sauc Kristers, un es vēlos apvienot aktīvu dzīvesveidu ar studijām. Tādēļ esmu ieradies biznesa augstskola Turībā, lai noskaidrotu par šīm iespējām. Iesim noskaidrot, kādas ir studiju iespējas sporta nozarē. Parunāsimies ar komunikācijas virzienu prodekāni Janu Bunkus. Tā kā sports un sporta komunikācija ir pasaulē straujāk augošā nozara, tad arī turība piedāvā apgūt sporta pasākumu organizēšanu, sporta komunikāciju un sporta strateģisko vadību. Tāpēc, ja vēlies strādāt ar Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem un sporta komandām, kā arī ar lielām sporta arēnām, šīs specializācijas ir tieši tev. Studiju laikā ir iespēja organizēt dažādas sporta pasākumus, kā streetbola turnīrs, volejbola nakts un studentu sporta spēles. Un viss šis ir paveicams studējošo pašpārvaldē. Skaidrs, ka studēšanas opcijas ir tāpat kā pasākumi, kas saistīti ar sportu. Iesim paskatīties, kur mēs varam izkustēties pēc pasākumiem un studijām. Ār treneži ir tepat Turības kvartālā. Jāizmēģina! Iesim paskatīties sporta zāli. Dzirdēju, ka tur trenējas Turības vīriešu un sieviešu komandas, kā arī olimpiskie čempioni basketbolā. Iesim noskaidrot ar basketbola treneru Raimondu Felmeņu par basketbola spēlēšanas iespējām Turībā. Jā, Turībā ir iespēja pievienoties basketbola komandai, pierādot sev basketbola laukumā un kārtīgi mācoties. Iegūst 100% mācību atlaidi. Jebkurš laipni gaidīts un nāc pievienojas mūsu komandai. Mēs gaidām, pierāda sev. Mums ir arī sieviešu komanda. Mēs gaidām jaunas un motivētas meitenes, kuras ir aicinātas mūs pievienoties. Forši saņemt atlaidi un sportot. Nāc studēt Turībā un apvieno sporta iespējas ar mācībām.
Vēlies vairāk piedzīvojumu? Esi gatavs piedzīvojumam un labākajai spēļu pieredzei? Reģistrējies un saņem 300 bezriska griezienus un 100 eiro naudas atmaksu. BetSafe Casino, jo uzvara sākas ar drosmi. Jā, stūs prāks mūsu galvās kā petardes. No īstis līdz zilām šīs sekundes. Stūs ietekmē paudzu mānu. Vismēnās nekas nav uzpalikt šānu. Vai stilam ir jauda, es nezinu. Bet sarkanos kāpies pamanu. Es ņēmu, es dodu, es roku, es dzīvu otru, kam iedodu. Tas ir tekstils. Stils mainās, tekstils paliek. Meklē sarkanos konteinerus un dod tekstilam otru iespēju. Uzzinu vairāk tekstils.lv. Kampaņa rīko Eko Baltija vide kopā ar Latvijas Zaļo punktu. Kampaņa tiek īstenota Life Oyster Resources projekta ietvaros. Iedvesmo sevi sportam ar jaunajām Nike, Adidas, Under Armour, New Balance un citu pasaulē vadošo sporta preču zīmolu kolekcijām. Sportland veikalos visam skriešanas, fitnesa, basketbola, futbola, apģērba un apaviem 20% atlaide. Sportland! Translāciju atbalsta Biznesa augstskola Turība, biznesa domāšana katrā programmā. Atbalsta vides apsaimniekošanas uzņēmums Sijā Eko Baltija vide. Atrodam vērtību katrā lietā. BetSafe Sports, jo uzvara sākas ar drosmi. Sportland, esi pirmais. Vadošais sporta zīmols Nike. Wood & Wall Design. Turisma aģentūra Orhideja. Oxdrive, ātrākais veids, kā izbraukt ar Teslu no 29 centiem minūtē. Mani sauc Kristers, un es vēlos apvienot aktīvu dzīvesveidu ar studijām. Tādēļ esmu ieradies Biznesa augstskola Turībā, lai noskaidrotu par šīm iespējām. Iesim noskaidrot, kādas ir studiju iespējas sporta nozarē. Parunāsimies ar komunikācijas virzienu prodekāni Janu Bunkus. Tā kā sports un sporta komunikācija ir pasaulē straujāk augošā nozara, tad arī Turība piedāvā apgūt sporta pasākumu organizēšanu, sporta komunikāciju un sporta strateģisko vadību. Tāpēc, ja vēlies strādāt ar Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem un sporta komandām, kā arī ar lielām sporta arēnām, šīs specializācijas ir tieši tev. Studiju laikā ir iespēja organizēt dažādas sporta pasākumus, kā streetbola turnīrs, volejbola nakts un studentu sporta spēles. Un viss šis ir paveicams studējošo pašpārvaldē. Skaidrs, ka studēšanas opcijas ir tāpat kā pasākumi, kas saistīti ar sportu. Iesim paskatīties, kur mēs varam izkustēties pēc pasākumiem un studijām. Ār trenežiet tepat Turības kvartālā. Jāizmēģina! Iesim paskatīties sporta zāli. Dzirdēju, ka tur trenējas Turības vīriešu un sieviešu komandas, kā arī olimpiskie čempioni basketbolā. Iesim noskaidrot pie basketbola trenera Raimonda Felmeņa par basketbola spēlēšanas iespējām Turībā. Jā, Turībai ir iespēja pievienoties basketbola komandai, pierādot sev basketbola laukumā un kārtīgi mācoties, iegūst 100% mācību atlaidi. Jebkurš laipni gaidīts un nāc pievienojas mūsu komandai. Mēs gaidām, pierāda sev. Mums ir arī sieviešu komanda. Mēs gaidām jaunas un motivētas meitenes, kuras ir aicinātas mūs pievienoties. Forši saņemt atlaidi un sportot. Nāc studēt Turībā un apvieno sporta iespējas ar mācībām. Vēlies vairāk piedzīvojumu? Esi gatavs piedzīvojumam un labākajai spēļu pieredzei? Reģistrējies un saņem 300 bezriska griezienus un 100 eiro naudas atmaksu. BetSafe Casino, jo uzvara sākas ar drosmi. Jā, stūs prāks mūsu galvās kā petardes. No īstis līdz zilām šīs sekundes. Stūs ietekmē paudzu mānu. Vismēnās nekas nav uzpalikt šānu. Vai stilam ir jauda, es nezinu. Bet sarkanos kāpies pamanu. Es ņēmu, es dodu, es roku, es dzīvu otru, kam iedodu. Stils mainās, tekstils paliek. Meklē sarkanos konteinerus un dod tekstilam otru iespēju. Uzzinu vairāk tekstils.lv. Kampaņa rīko Eko Baltija vide kopā ar Latvijas Zaļo punktu. Kampaņa tiek īstenota Life Oyster Resources projekta ietvaros.
Iedvesmo sevi sportam ar jaunajām Nike, Adidas, Under Armour, New Balance un citu pasaulē vadošo sporta preču zīmolu kolekcijām. Sportland veikalos visam skriešanas, fitnesa, basketbola, futbola, apģērba un apaviem 20% atlaide. Sportland! Translāciju atbalsta Biznesa augstskola Turība, biznesa domāšana katrā programmā. Atbalsta vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA Eko Baltija Vide. Atrodam vērtību katrā lietā. Bet Safe Sports, jo uzvara sākas ar drosmi. Sportland, esi pirmais. Vadošais sporta zīmols Nike. Wood & Wall Design. Turisma aģentūra Orhideja. Oxdrive, ātrākais veids, kā izbraukt ar Teslu no 29 centiem minūtē. Mani sauc Kristers, un es vēlos apvienot aktīvu dzīvesveidu ar studijām. Tādēļ esmu ieradies Biznesa augstskola Turībā, lai noskaidrotu par šīm iespējām. Iesim noskaidrot, kādas ir studiju iespējas sporta nozarē. Parunāsimies ar komunikācijas virzienu prodekānu Janu Bunkus. Tā kā sports un sporta komunikācija ir pasaulē straujāk augošā nozara, tad arī Turība piedāvā apgūt sporta pasākumu organizēšanu, sporta komunikāciju un sporta strateģisko vadību. Tāpēc, ja vēlies strādāt ar Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem un sporta komandām, kā arī ar lielām sporta arēnām, šīs specializācijas ir tieši tev. Studiju laikā ir iespēja organizēt dažādas sporta pasākumus, kā streetbola turnīrs, volejbola nakts un studentu sporta spēles. Un viss šis ir paveicams studējošo pašpārvaldē. Skaidrs, ka studēšanas opcijas ir tāpat kā pasākumi, kas saistīti ar sportu. Iesim paskatīties, kur mēs varam izkustēties pēc pasākumiem un studijām. Ār trenežieri tepat Turības kvartālā. Jāizmēģina! Iesim paskatīties sporta zāli. Dzirdēju, ka tur trenējas Turības vīriešu un sieviešu komandas, kā arī olimpiskie čempioni basketbolā. Iesim noskaidrot ar basketbola treneru Raimondu Felmeņu par basketbola spēlēšanas iespējām Turībā. Jā, Turībai ir iespēja pievienoties basketbola komandai, pierādot sev basketbola laukumā un kārtīgi mācoties, iegūst 100% mācību atlaidi. Jebkurš laipni gaidīts un nāc pievienojas mūsu komandai. Mēs gaidām, pierāda sev. Mums ir arī sieviešu komanda. Mēs gaidām jaunas un motivētas meitenes, kuras ir aicinātas mūs pievienoties. Forši saņemt atlaidi un sportot. Nāc studēt Turībā un apvienot sporta iespējas ar mācībām. Vēlies vairāk piedzīvojumu? Esi gatavs piedzīvojumam un labākajai spēļu pieredzei? Reģistrējies un saņem 300 bezriska griezienus. Pavisam drīz jau atsāksies pārbaudas spēles starp Rīgas Zeļiem un basketbola klubu Ogre. Noslēdz iesildīšanās abu komandu izpildījumā. Rezultīvākie spēlētāji pēc pirmā puslaika abi ir no Ogres komandas, proti pa 10 punktiem guvis Aizeks Asrats un Matīs Kulačkovskis. Amerikāniem turklāt to sanācis paveikt iesaistoties spēlē no rezervistu soliņa. Kas krīt acīs par Ogres tādiem statistikā novērojamiem rādītājiem ir, ka no rezervistu soliņa laukumā nākušiem spēlētājiem, principā, duetam Asratam un Apsītim ir ļoti labs plus-mīnus. Laukumā esot amerikāņu saspēles vadītājiem Ogrei plus 16. 16 punktu pārsvars spēlē pret Zeļiem. Daļai, es domāju, tas skaidrojums vienkārši to, ka pamatpiecinieks pirmajās minūtēs dabūja iekšā mīnus, otrs, ja skatāmies uz to meklējot kāds pluss vai mīnus par Ogres sastāvu komplektāciju, tad iespējams tas norāda to, ka
Esrats varētu būt tāds stabilākais, uzticamākais spēles veidotājs Ogres sastāvā, un viņam nesot laukumā ir kāds problēmas gūt punktus. Nu, šī šobrīd varbūt tikai teorija, ko mēs pārbaudīsim sezonas laikā. Savukārt nominālo mainieku rindās Dāvids Vīksne, rezultīvākais ar 8 punktiem. Viņš arī starp visiem spēles dalībniekiem pavadījis visvairāk laika laukumā. Teju 18 minūtes nospēlējis. No Zeļu perspektīvas viena lieta, par ko noteikti netika runāts gan pārtraukumā, gan arī pašiem jāizdomājas, ir 12 pieļautās kļūdas. Grūti pat varbūt kādu vienu cilvēku konkrēti gan statistikas ziņā, gan arī laukumā novērotā ziņā vainot visi kolektīvi. Daudz kļūdījušies piespēlēs, pāris bija tāds vienkārši ne pēc basketbola ābeces šķērsām izpildīts, viegli nolasāms aizsardzībai. Tas arī, protams, veidoja zināms ātros uzbrukums. Ogres izpildījumā, tehniskajā protokolā it kā Zeļiem ir 16 punktu ātrijos uzbrukumos, Ogrei 2, man tas tīri, es teiktu, neskrīt ar tādu subjektīvo vērtējumu, bet tur mēs varētu ilgi aizmuldēties un par šo tematu paspriest. No analītiķa un žurnālista Seta Partnau puses, piemēram, ir bijis tāds interesants pētījums par to, kā Nacionālajā basketbola asociācijā arēna no arēnas, proti sekretariāta galdiņa atšķiras traktējums par to, kas ir, piemēram, punkts soda laukumā, kas ir punktu ātrijos uzbrukumos, un tur tāds dažs diezgan konkrēts tendences ir, ja tu savelc to visu kopā. Šķiet, Hjustons galdiņš bija tieši tas, kurš vismazāk atalgoja komandas par ātriem uzbrukumiem. Nav tā, ka pēkšņi kaut kas šajā Teksasas pilsētā notiek tāds, ka būtu par skaitlīgs mazāk ātru uzbrukumu. Tur vienkārši savs subjektīvais skatījums, acīm redzot, par to, kas ir ātrais uzbrukums un kas nav. Skuja, Vīksne, Pinete, Lācis un Raimo. Tas pats pamatpiecinieks, kas spēlēja sākoties. Ogre gan man šķiet veikusi vienu izmaiņu, proti Rihards Zēbergs aizstājas Endru Korumu. Pamatpieciniekā Kampus Kulačkovskis, Zēbergs, Dārgais un, ko tas vēl nepieminēja, Medisu. Medisu es nepieminēju. Šīs līnijas, acīm redzot, kas, protams, tādā daudzfunkcionālā zālē paredzētas vairākiem nolūkiem, dažādiem zāles pielietojumiem. Uz brīdi samulsināja Šuģi Pineta, ļoti ātra, jau 13. kļūda spēles saimniekiem. Vismaz uz šo vienu vakaru un vēl pāris datumiem sezonas laikā Salaspilī. Medis. Bumba iesprūst starp vairākiem spēlētājiem. Raimo tiek pie pārtveras bumbas. Gan protokolā, gan realitātē. Vīksne. Tāds augsts izpildīts pick and rolls. Ogre pārliecinoši pie aizsargiem mainās. Raimo centīsies izmantot spēku pārstāvu pret Kulačkovsku, un tas viņam arī sanāk. Spēlētājs, kuram gluži kā citās pieturvietās, gluži kā tas bija galvenokārt jau Liepājā, bet, protams, savu darbiņu viņš arī labi paveic Tallinā. Padaudz pienākumu laukumā. Ja vēl tas viss noslēdzas ar punktu gūšanu, tad komandas attiecīgās treneri var būt ļoti apmierināti. Gluži kā Cēsīs, kad Zigmāram bija 20 punktu. Kristians Dārgais atzīmējis vairāk spēlētāju ielankumā. Viņš pirmajā puslaikā, kā jau mēs par to spriedām, palika uz 0, bet 4 rezultīvas piespēles viņam bija tāpat, tā kā joprojām gūtie punkti ir viņa lielākais šķērslis, lai pretendētu uz triple-double. Mazliet samisējas bumbas ķeršana Lācim Pinetē. Ļoti nepieciešams tālmetiens. Neviena, ne otra komanda pagaidām nav, es teiktu, žilbinājusi ar kādu neticam tālmetienu precizitāti. Skujiem pārkāpums izstījās pietiekama
apzināts uzreiz to arī atzina Mārim Isčanskim. Starp citu, pat kādiem 95% esam droši par visiem 100 neka. Kulpens basketbola audzēknis, Dārgais. Viens gros pēc otra, viņam trešā sordaļas ievadā. Atgādināšu, Ogrei, vismaz publiski zināms, tik aizdītas spēles. Pie atvērtām durvīm, kā mēdz teikt, pirmdien Trejacis. Tikai viens zaudējums bijis. Pirms šīs sezonas mīnus vietas pret ambiciozo Mažeiķu komandu. Ar Andri Misteru ierindā, kas pievienojusies Lietuvas basketbola augstākajai līgai. Esmu tādās neformālās sarunās saprats. Tāda nauda no Klaipēdas ieplūdus no Naftas pilsētas. Sastāvs pietiekami interesants ir. Vispārīgi gan jau mēs ar tādu augstu paceltu galvu un izgrūstām krūtīm, protams, neskatāmies uz savstarpējām spēlēm ar Lietuvas basketbola līgas komandām, kurām tomēr pavisam citi budžeti. Neticam liels atbalsts no pašvaldībām. Bet bija pāris tādas atsevišķas spēles, kur izties, ka viss ir kārtībā ar mūsu konkurētspēju pret Lietuvas komandām. Kampus. Šķiet pirmie punkti viņam. Zeļā dod atlaiku šo bumbu pie savu grozu. Zēbergs gan nocīnās, gan asistē savam kolēģim. Skuja. Vēlreiz mazliet pietrūks, lai bumba nonāk grozā. Kampus jau metas no viņa bēgt. Meklē, kādi viņam ir varianti. 2+1. Pretendē uz 6 punktiem tādā 20 sekundžu nogrieznī Gustavs Kārlis Kampus. 5 sezonas bija nospēlējis Latvijas universitātē pēc basketbola skolas Rīga nodaļas Rīdzene absolvēšanas. Pagājušajā sezonā jau bija pilntiesīgs pamatpiecinieks spēlētājs, šķiet arī sezonu iepriekš. Vairāk gāja pamatā nekā negāja. Tad tagad loģisks solis tālāk. Šķiet, Tomam tā bija trešā piezīme. Viņš tad šādā, ceturtā, arī taču dabūja ceturdaļas sākumā vēl vien. Tāpat pavisam noteikti viņam ir ceturtā piezīme. Juris Vītols tāpēc viņu nomaina. Zigmār Raimo labi iepazina Liepājā, kad 16 gadu vecumā debitēja Latvijas basketbola līgā, jeb Latvijas-Igaunijas basketbola līgā un uzreiz atzīmējās ar 13 piespēlēm savā debijas mačā. Skaists mēģinājums uzsviest gaisiņu vīksnēm, noslēdzas ar kļūdu, vēl vienu kļūdu Zeļiem. Dārgais, Medis. Uz noteikumu pārkāpumu robežu, gan Medis, gan Pinet nospēlē tādā savstarpējā duelī. Kulačkovskis piespēl šķērsām laukumām. Kampus. Zēbergs, visi 5 ogrēnieši pieskarušies bumbai, vajadzīgs kāds metiens. Pirms ar Pinetu Dārgiem kādi nenokārtot rēķini no ilgstošiem sparingiem iepriekšējās sezonās. Vēl vienu rezultīvu piespēli Dārgajam un šo ceturdaļu acīm redzot varēs nodēvēt Gustavu Kampusu vārdā. Vienpersonisks izrāviens bez mazvai. Vītols, Pinete, Kaspar piespēli, vīksni no stūra, neprecīzs acīm redzot, varbūt tāda lieta kā pārāk brīvs metiens. Dāvids tādus gan nosaktus, gan kustībā izpildīts tālmetiens visu septembru realizējis. Vītolam kļūda. Šķiet tā Zeļiem varētu jau būt 15. Tomēr, protams, šādā situācijā starp ceturdaļām pavaros tehniskajā protokolā, bet jāpaļaujas brīžiem uz atļauju. Atvainojos atmiņu. Dārgajam 6 punkti jau. Pāris spēlētāji aizrāvušies sarunās ar tiesešiem. Ogre uz Viļņa. Trešā ceturdaļas ievadā Zeļiem jāpārvar. Mazliet smagāks spēles periods, ja viņi grib pacīnīties par panākumu pret ogrēniešiem. Izskatās arī mazliet, ka tomēr nav tāds sezonas pašas vidus. Funkcionālā gatavība spēlētāja izpildījumā. Gadās sajūta, ka neatskatot Svilpē pāris minūtes, pāris spēlētāji bija ievērojami paguruši. Tas arī izpaudās, ka pieņemšanā, gan arī tajā, cik raiti pēdējos pāris laukums.
spēlē Aizeks Esrats. Bez viņa šoreiz gan nebūs bijuši tik traktie plusi mīnusi. Pirmajās 5.3. minūtēs. Tās tomēr Ogre uzvarēja ar 5 punktu pārsvaru. Raimo! Plašākam bija jābūt laukumam, lai šādi ieceru nosrādātu. Vītols centās apzināt pārkāpt noteikums, jo ogrēnieši devās 2 cilvēku pārsvaru uzbrukumā. Raimo Lāks bija pārkāpt laukuma galā. Mierā ar pāris pēdējiem notikumiem. Minūtes pārtraukums. Uzskatām varējām redzēt, kā tad Gustavs Kampus guva 9 punktus tik īsā laika nogrieznī. Pirmajā puslaikā viņam pat bija sanācis palikt bešā, neskatoties uz vietu pamat pieciniekā. Šis fakts ļoti strauji tika mainīts. Gans Galdiņš un Roberts Demskis iesaistīti spēlē no zeļu puses, acīm redzot. Mazliet lielāks izmērs. Laukumā gribējis treneris un Braško, tieši Demska personā. Šis tas sanācis. Nogrēja ar grozu tūmā pret zaļiem tieši iepriekšējās minūtēs. Lācis bija iecerējis iespējams dot piespēli Vīksnem tā sauktajā backdoorā. Šeit kāds no mikrofoniem arī mums ķer vēl pēdējo sarunu starp Dāvi Čoderu un Gugu. Vienu pašu atstāja Kulačkovski. Vēlreiz Ogrei, es pat teiktu, diezgan nepaveicās jau kāda trešā situācija šajā spēlē, kur Salaspils grozi ir parādījuši, ka tie ir mājas grozi zeļiem, nevis tūmā esošajai Ogrei. Noteikti pārstāvmetieni vairāk arī būtu varējuši Ogrei iekrist grozā Juris Vītols. Pirmajā puslaikā arī atzīmējās sekmīgi. Arī jāzēja pirmo tāmtienu šajā spēlē. Džordžs Nacvilišvili. Visticamāk mainīs Franci Lācis. Tā paredz, vai uz garāk piecinieku tomēr pāries zeļi. Demskis tiek nomainīts. Acīm redzot, tad par to pirmo kļūdu. Saprot, pick and roll uzreiz pēc nākšanas laukumā. Treneris Mārtiņš Fomins arī starp citu ar Demski strādājis. Viņš no Liepājas pārgāja uz DSN vēl JPL gados. Mazliet arī paspēja uzspēlēt Latvijas universitātē, pirms devās uz ārzemēm. Tā kā noteikti, ka treneris Fomins arī var uzreiz atrast iespēju kādam ātram vārdam, kādam ātram norādījumam pēc maiņas. Zēbergs pierāda savu aizsardzības speciālistu statusu. Izreicinās principā 1-1 ar Vīksni. Bet Vīksni aizsardzībā atgriež tieši laikā, lai pārtvertu piespēli pret apsīti. Vairāk cilvēku steidz viņam palīgām. Zeļi gan spēlēs 5-5. Vītols ar Gugu. Dārgais vienkārši izstum 19-gadīgo Gruzīnu no iespējas izpildīt aizsaga lūgu. Kāda dzīves skola. Noteikti, ka Nacvilišvili visu, ko ir redzējis Spānijā, kur viņš pavadījis pēdējos gadus gan Kanārijās, gan
tajā pašā Mursijas sistēmā, bet tur var būt šāds spēka mitrits, kā Kristaps Dārgais arī viņam gluži ikdienā nenāca pretī, kurš parādīt ko tādu. Nebija pārāk daudz vietas, nebija tas labākais plašums, taču Dārgais ar Korumu kopā tāpat noorganizē 2 punktus. Par to visticamāk Dārgais neliks par rezultīvas piespēles šaubos, arī ka viņš to tā bija gaidījis, bet efekts tieši tāds. Vīksne. Guga pieprasa bumbu sodu laukumā. Gudri noteikums pārkāpj Asrats. Viņa spēlētāja CV noteikti nebija tāds kliedzošs vai neticam pārliecinošs, ka tur patiešām būs tūlītais darītājs, bet man turpina pozitīvi iepriecināt šis amerikāņu basketbolists. Mēs te varētu simtiem un varbūt pat tūkstošiem savest aizsargus, kur Latvijas klubiem spēja 10 vai vairāk punktu vidē spēlē. Gudžuris Vītols arī to spēja 2+1 pret Matīsu Kulačkovski. Taču noslēdzot uzsākt to domu starp tiem tūkstošiem, kas kaut kādu rezultātu izceltos, būtu gan tādi, kam ir labs raksturs, būtu tādi, kam nav komandas interesēm parocīgs raksturs, tā tālāk un tā joprojām saprotat apmēram, uz ko es tēmēju. Viena no tādām mazām lietiņām arī pavisam noteikti ir, ka būtu tādi, kas var samest punktus, bet tāda vispārēja inteliģence par basketbolu spēli neizceļas. Un ir tādi, kas izceļas. Manuprāt, šis parāda arī šī piespēle. Asrat izpildījumā pierāda to, ka viņam kaut kāda basketbola izjūta ir un viņš apzinās tik vienkārši noteikums, kas nevienmēr varbūt kādam Eiropā nepārāk labā līmenī spēlējušam basketbolistam varētu būt zinām, ka piezīmes ir jāizmanto savā labā. 4 piezīmes ik ceturdaļa komanda arī var pārvērst par ļoti gudriem, saprātīgiem lēmumiem, kas tikai aiztaupīs punktu ielaišanu savā grozā. Apsīts varbūt kaut ko līdzīgi pat izpildīs, saprat, ka nav viņam jātērē enerģija cīnoties pret Raimo. Ja var uzsist sodu, 2 sodu metieni Gugam. Kulačkovskis vēlreiz situācijā, kur viņam jāsaka piezīmes, šķiet 3. Tā ir Saldiniekam. Un atliek padomāt, ko tad vēl es varētu pastāstīt par Nacvilišvili. Viena tāda kaut cik interesanta lieta par viņa spēlētāju CV ir tā, ka viņš jau patiesībā neskaitāms reizes ir viesojies gan Latvijā, gan Baltijā kā tādā. Tieši tāda Gruzijas basketbola federācijas veidot, es to nesaukt par izlasi, bet principā laikam to tā var dēvēt, labi spēlētāji izlasi, kaut kas varbūt salīdzināms ar mūsu pašu topošo ekscelences centru regulāri gadu no gada daudzās vecuma grupās spēlē. Latvijā bāzētajā Eiropas jaunatnes basketbola līgā un arī ar šīm komandām. Nacvilišvili ir viesojies Latvijā vairāk kārt. Taču ir ļoti liela iespēja, ka tagad kāds no skatītājiem ir vai treneris vai bērnu vecāks vai vienkārši kādu iemeslu dēļ ir skaties 2004. gadā dzimušo jauniešu spēles, ka jūs pat Džordžu Nacvilišvili neievērojāt, jo nebija, gan viņš tolaik tik garš izstiepies, nebija arī viņam tāda izteikta līdera loma šajās komandās. Un, kā jau es teicu, aizstīties U20 čempionāts un noteikti arī tā pastiepšanās augumā kalpojusi kā tāds vērienīgs progresa solis viņu karjerā. Ar gariem spēlētājiem tā ļoti bieži tomēr mēdz būt. Vienā brīdī pēkšņi viss saliekas un viņa pārnestā vārdu nozīmē izšauj. Vienkārši tam vajadzēja pacietību un pašam jaunikam vajadzēja iespēju vienkārši mācēt, kontrolēt savu augu. Andrew Korumam ar to nav jebkāda problēma. Atrod kontaktu pret Gugu un eleganti Gugu 2 punktus. Pirmo reizi šajā spēlē kādai no komandām ir 2 par skaitlī mērāms pārsvars. Vēlreiz Gugu palicis pret Asratu.
Raimo otru reizi spēlēm netrāp Trejaci. Kulačkovskis. Muga pārtver piespēli. Sanāk 2-1 ātrais uzbrukums. Tāda amizanta situācija. Gruzijas basketbols laikam nodomāja, ka tiek klupināts. Un man šķiet, ka patiešām Asvilišvili īskā pārpus laukumu. Tā kā visi jebkurā gadījumā beidzās godīgi pret abām komandām. Teorētiski varbūt vajadzēja būt Svilpē, bet šī ir tāda nosīta kļūda, kas paliek bez īstām sekām. Kulačkovskis. Precīzi stāvotājs turpina. Izcils spēļu sērija. Salvinieks. Ogrei plus 13. Zeļiem šis tas jāpamēr. Treneru dēlījuši liecina par pavisam nesenu pieredzi gan švēdiem, gan, protams, mazliet uzsvērš mazliet tālākā pagātnē. Un Braško, un švēdi bija starp tiem cilvēkiem, kas papildināja tādu pavisam ierasto jau Latvijas basketbola izlases treneru korpusu. Vispirms Indonēzijā, pēc tam arī Manilā, Filipīnās. Primāri kopā ar Žanu Peineru. Veic tāds skautinga pienākumus palīdzēja jau ierastajiem treneru trio gatavoties nākamajiem pretiniekiem un darīt to arī tā izteikti. Sauksim to avansā uz priekšu, koncentrējoties jau kuros brīžos mēs to varēja izdarīt. Tālāk par tuvāko spēli. Atcerļ sāksies Ogrei lielākais pārsvars šajā spēlē. Apsītis viens pats. Nesoda tomēr Zeļu komandu. Tāda ļoti agresīva aizsardzība uz bumbu. Deva ogrēniešiem iespējas izmētāt ar piespēlēm. Līdz brīvam metienam uz pirmo soli. Vai vairāk pat varbūt uz tādu veterānu viltību. Pienēt pārsteidz Lastiņu un izbraucē piezīmi. Plusiņš vismaz Lastiņiem par laikus veikt pārkāpumu, apzinoties, kas sekot, ja Pienēt turpināt kustību uz grozu. Pīkenrols kopā ar Raimo pārtver piespēli Korums. Abi amerikāņi sadarbojas un gūst 2 punktus ātrie uzbrukumā. Tad mazliet lēnīga atgriešanās atpakaļ. Vītols varbūt daļai gāja uz tādu risku. Ja sanāks pārtvert tur, tad labi, ja nē, tad tāpat. Ziepes ir grūti spriest, protams, tādos brīžos mēs jau tikai varam no malas apturēt, patīt, paskatīties, kā varēja rīkoties. Sadurs lācis ar Raimo, un tā varbūt arī varētu būt nesportiski piezīme. Šie komandas biedri, protams, koleģiāli sasit 5.
Šoreiz gan pašās saknēs. Norauts Ogres pārējais uzbrukums. Dāvids Vīks negriež laukumā, simraudzot viņš arī noslēgs spēli ar visvairāk pavadītajām minūtēm laukumā vismaz Zeļu vienībai. Apsīts joprojām noprast izcilā formā un gatavībā. Pagājušais gads viņam sapcīt bija 3. rezultīvākā sezona savā LBL karjerā. Šajā rangā iekļauj arī viņa pirmo sezonu turībā. Vēl bija pavisam zaļš gurts un 14,3 punktus vidēji spēlē gūb. Tāda patīkama karjeras evolūcija viņam bijusi ar priekšējos gados. Skaisti izspēlēts auts Pinete. Sigmārs Raimo 2 punkti. Viņš ievada Ogres uzbrukumu. Kopā viņi spēlē šobrīd laukumā ar izratu. Koločkovskis tiks pēc 2 sodmetieniem apsīts un Korums laukumā Ogrē Vītols Pinete, Vīksne, Lācis un Raimo. Zeļu komandai, principā varētu teikt, ka pamat piecinieks tikai Vītolam spēlējot Skujas vietā. Koločkovskis turpina krāt punktus. Nācās viņam mainīt savu ierasto 3. numuru, to ar kuru viņš arī spēlēja basketbola klubā Ventspils, jo Kārlis Apsīts sagaidīja priekšā ar 3. numuru pārgājis uz 7. Izskatās, ka tas viņam arī pietiekami veiksmīgs. Jau 3. reizi spēlē Zeļi nesvēts Alekšo pēc soda metiena uz savu grozu. Savas tālmetienu prasmes apliecina Aizaks Asrats. Apzinoties, ka viņam ir parocīgs duels pret Uģi Pineti. Lai tikai mazliet vietiņu izkārtot metienu pēc soļa atpakaļ. Kārtējā kļūda Zeļiem. Minūtes pārtraukumu prasa Jurs un Braško. Plus 19. Basketbola klubs Ogre. Izskatās gatavs turpināt savu uzvaru sēriju un izskatās ļoti gatavs piekdien. Uzņemt basketbola klubu Rapla. Pirmajā oficiālajā Latvijas-Igaunijas līgas spēlē vismaz ogrēniešiem. Negrib man jāpiesauc tā pati. Latvijā pietiekami slavenā pārbaudas spēle ar Lietuvu. Paralēls varbūt patiešām varēs vilkt, ja Zeļi neveiks atspēlēšanos. Kā minēju, līdz šim tika svinēts tikai uzvars. Svinēts gluži ne, bet izcīnīts uzvars pārbaudas spēlēs. Laiks šim kolektīvam, kas, protams, vismaz dažās pozīcijās vai dažās sastāvdaļās it kā ir viens ar otru pietiekami labi pazīstams. Puiši, kas spēlējuši kopā LU, Francis Lācis ar Zigmāru Raimo, kur Eiropas bronzi pat izcīnījuši 3-3 basketbolā, taču tomēr kopumā ir relatīvi jauns kolektīvs parādīt tam, kā viņi spēja pārvarēt kādas grūtības. Izbraucēja Vītols piezīmi. Braško pārgājis uz spēli ar 2 saspēles varītājiem, ar 2 spēles veidotājiem. Es domāju gan, ka daļai vienkārši arī tiek atpūcināts Uģis Pinete, un viņš laukumā vēl atgriezīsies. Īpaši, ja spēles rezultāts to pieprasīs un būs iespējas pacīnīties par uzvaru Zeļiem. Pagalam neprecīzi pustālais Skujam. Spēlē kāja laikam, jā. Tas tieši palīdzēja Rīdzenes audzēknim. Īsis bumba no Asrata rokām.
Skujam, kā tādam pietiekam fiziskam saspēles vadītājiem ticis pienākums sekt Asratu. Vītols aizsardzībā pret Lastiņu, bet mainīšanās pie aizsargiem nestrādā, ja tas netiek precīzi izpildīts, ja nav pareizā komunikācija. Ar vienu skaisti ierāvienu bez bumbas. Kulačkovskis apspēlē šo zeļu piegājienu un pārsvars jau mazliet nepieklājīgs kļuvis Kulačkovskis. Vēlreiz no distances. Atcerieties varbūt manus vārdus, ka pirmajā puslaikā neviena no otra komanda īsti nepriecēja ar tādu izcilu tālmetienu realizāciju. Ogrei 4 no 13 bija zaļiem, 3 no 12. Nu, tad vismaz otrā puslaika kontekstā tā būs lieta, kas statistiskā ziņā visvairāk iespējams izcelsies abu komandu salīdzinājumā. Proti ogrēnieši pastāvīgi un precīzi ir gan atraduši viens otram labus tālmetienus, gan arī tos realizējuši. Tā vien izstāsta, ka būs kā 40 vai pat 50% skala sasniegta. Ja šis iekristu, tad, protams, kaut kas vēl neticamāks. Pret Frants Lācis mazliet grūtāk varētu būt aizskam Asratam tā. Izpildīt pāris dribliņus un pēc soļa atpakaļ. Jābūt brīvu tālmetienu. Prieks, ka jau pietiekami komfortabli jūtas ap galveno treneru Uldu Švēdi. Kulačkovskis vispār laikam nonācis pareizajā komandā, pareizajā laikā. Cerēsim. Varbūt gatavs super sezonai Ogres rindās. Neprecīzi piespēle Skujas izpildījumā. Vēlējās pēc caurgājiena nogādāt to ārpus soda laukuma. Guga atgriezies spēlē, tāpat šķiet Roberts Demskis pēc tādas ļoti epizodiskas atzīmēšanās. Un trešajā caurdaļā Švēdi uzticis Didzim Mališevam. Viņam devis vēl vienu iespēju iesaistīties mačā. Lastiņš. Viss skaisti izņemot rezultātu. Kļūdas. Tāds ir brīžiem uz katra soļa. Patiešām tas arī atskaitam tālmetienus no Ogres puses. Bija zeļu klupšanas akmens. 2 sodametieni. Toms Skuja tos sekmīgi izcīņa pret par kādu vecāko Didzi Mališevu. Basketbols no Cēsīm. Skujam iespēja atzīmēties ar metieniem un soda metienu līnijas. Šķiet iepriekš nepieminēja. Proti zeļu un arī tāpat Slobožanskis, jeb Rīgas Prometēja pretinieks. Sestdien gaidāmajos basketbola svētkos. Prometēja savās mājās uzņems Vīmsi komandu, pie kuras spēka tādā Latvijas-Igaunijas līgas līmenī jau esam pieraduši. Gal galā Vīms bija pāris metienu attālumā no tā, lai Prometēja ar visu savu budžetu un visām savām zvaigznēm atstātu ārpus Latvijas-Igaunijas līgas fināla 4. pagājušajā sezonā. Lai to nebūtu neviens prognozējies Vīksnē. Skaisti piespēlē Toms Skujas izpildījumā aiz muguriņas. Tieši kā uzklāja. Slam dunk iespēja Dāvidam Vīksnem. Abiem jau attīstīt zinām ķīmiju pagājušajā sezonā Latvijas universitātes sastāvā. Jā, Prometēja ar Vīmsi tiksies pirmie 4 un tad vēl pa vidu notiekot vienam koncertam. Ralfam Eilandam priecējot skatītājs 7:00 vakarā nākamajā sestdienā. Zeļu pirmā oficiālā spēle pret basketbola klubu Keila, kas arī tādā ļoti saudabīgā mini-skandāliņā, nu pat varbūt ne mini-skandālā, līgas kontekstā diezgan lielā skandālā nonācis. Atlaižo galveno treneri Pēpu Pahvu. Pazaudējis arī savu ģenerālu sponsoru.
cerēsim uz visu labāko, primāri jau uz puišu saistībā. Tas nekādi neietekmē Kārļa Žundas sezonu. Arī tādu karjeru tuvāko galā. Gan arī Denis Krastīnins principā jau kļūst par mūsējo, runā latviski. Ja nemaldos, šos ar aprecējis arī savu dzīves biedru. Meiteni no Latvijas. Domāju, ka Denis varētu arī tomēr būt mums te uz palikšanu, bet zaļiem gan kļūst krājas. Arī 4. ceturdaļā. Tas būs jāmaina. Mačā pret Keilu, kas, lai vai kāds būtu fons, un vēl redzēsim, kas viņus trenē šajā spēlē, kas viņus vadīs, bet tomēr pieteikami daudz zinām par Kārļu Žundu, par to pašu Krastīņinu. Tie vien ir 2 spēlētāji, spēlējuši labā līmenī Latvijas-Igaunijas līgā un neizvedot labu maču. Tur nekas viegls zaļiem nepavisam nav gaidāms. Dzirdējām. Kāds paspēja pieprasīt taimauts, šeit tas bija Ulģis Švēd pie sekretariāta galdiņa. Ogrē vairāk viņā 20 punktu pārsvars. Protams, abiem treneriem, visiem treneru korpusiem vēl iespējas 4 minūtes atstrādāt kādas ieceras. Tā kā sauc Zēļu galveno treneru? Ok, labi, kā sauc vienu no asistentiem ar Rīgas Zēļu? Čoders, kas spēlē 37. numuru? Davids Rīgs aplausīja, Rihards uzvar, Rihards tu dabonē, Zēļu zeķis un Zēļu pēkļi. Tu tiec pie zeķiem, parāda lūdzu treneru, tu fotografēji otrādi, lai var redzēt īkšķis maiņas. Ok, uz priekš Zēļas tagad ir jautības spēle, Rihards, tev krāta numurā. Bet jā, Rīgas zeķi pēkšņi sezonas laikā visi jūs varat gan ievēlēties, gan arī tos Jauneklīgi piecinieku laukumā gan vienai, gan otrai vienībai. Kristupam Medisam iespējams tik daudz pieredzes, cik pārējiem 9 spēlētājiem laukumā kopā. Vairākiem spēlētājiem tas attiec. Proti, ka šajās minūtēs arī tomēr iespēja pieteikties mazliet lielākam spēles laikam gaidāmajā regulārajā sezonā. Kā jaunajiem puišiem. Bieži vien arī skaidrs, tas tāds mazs lāsts ir, bet nespēlējot lielu lomu savā komandā nāks. Censties rādīt saturīgu sniegumu tādās maču izskaņās, kur rezultāts var bieži vien būt graujoši kādai komandai par labu. Pats labi jūt, ka enerģija tribīnēs ir noplakus, bet tev nekas cits neatliek. Mazliet veiksmes arī, protams, nodara Dans Galdiņš. Šķiet, nekā ar mazu Fortūnas palīdzību tomēr realizēt 3-punktu metienu ar atstienu pret Vairogu. Medis. Netrāp trejats, viņam laikam gluži vienkārši nav citu variantu. Malašovs kampus, Polu Jahtovs. Arī Lastiņš. Visi jau šīs spēles pieteikuma esošie jaunie ogrēniešiem izlaist. Kādam jāspēlē kopā ar viņiem, jo pārējais komandas gals tomēr ir tāds pieredzējušāks. Nesnāk piespēlēs mugurs šoreiz ar labo rokas kujam. Korums. Vispār pēc vecuma arī
varbūt pat mazliet vairāk iedars ar vienā vecuma kategorijā ar laukumā esošo jauno skolu nekā dažiem pieredzējušākiem Ogres vīriem. Interesanti, ka aizsardzībā palicis pret Tomu Skuju. Vīksne cenšas šo te Ogres mainīšanos pie aizsargiem apspēlēt ar individuālām darbībām. Bet pagalām neprecīzi Strejats. Uzbrukumā gan aizsardzībā noteikti labojamas lietas. Par aizsardzību pietiekami jau daudz izsaka fakts, ka Ogre vispār arī var pretendēt simtiņu aizsniegt. Tieši Kampusa Tāmatiens būtu lietu šādam mērķim palīdzējis no Ogres perspektīvas. Skuji meistarīgi izmēna 2 soda metienus. Uzķēra laikam Volodimiru Polujahtovu pieredzes trūkumu. Izjūt, ka var tāpat daļai uzgulties viņam virsū. Kristers Pauls Maura arī iesaistās spēlē. Viņam pat mazliet vairāk varbūt pieredzes nekā dažiem citiem līdzīgi vecuma spēlētājiem šobrīd laukumā. Atcerēsimies, ka basketbola klubā Jūrmala 17, 18, 19 gadā pāris sezonas pēc kārtas tā tika pie spēles laika. Tas pat man tā daļai pieķers sev domājot, rādīs mānīgi iespēju, ka Kristers būtu vecāks nekā viņš patiesībā ir. 2001. gadā dzimis ir. Taču šis fakts bezmaz vēl liek domāt, ka jau tad bija. Puisis, kurš loģiski kaut kā nonāca līdz Latvijas-Igaunijas līgas līmenim, patiesībā debitēja ļoti agrā vecumā. Otrajā puslaikā Kampusam praktiski viss sanācis, ko viņš mēģinājis uzbrukumā, tagad arī tādās noslēguma minūtēs tiek piespējām papildināt savu punktu krājumu. Varbūt, ka pat beigās man šķiet varētu sanākt viņam rezultīvākā spēle Ogres rindās pret Ernestu Kalves bijušo komandu Koping Stars. Andra Misters, šobrīd trenēto komandu. Atvainojos, kāds Andrs Misters. Kekris, protams, viņa trenēto komandu pārbaudas spēlē guva 15 punktus. Joprojām rada iespēju, ka viņam patiešām Ogres sastāvā būs ievērojama loma. Ogres treneru korpusa arī ģenerāla menedžers Rinalds Sirsniņš, acīm redzot, ļoti trāpīgi izvēlējušies spēlētāji, kur paņem no tādu pēdējo gadu kodolu, kurš varbūt individuāli nekad nav izteikti spīdējis vai būtu bijis kāds punktu guvējs, bet noteikti bija liela daļa no vairākiem tādiem LU panākumiem. Lūk, Volodimirs Polujahtovs. Paspriedām iepriekš par viņu spēcīgajām pusēm. Nu, lūk, Tāmatiens. Tas viņam arī ir sakrits U18 čempionātos. Precīzāk pat sakot, pirmais bija tā saucamais Challengers 2021. gada vasarā. Covid-19 dēļ izkrita pilntiesīgs Eiropas čempionāts. Ukrainas U18 izlasē. Šis tas, ko pavēroja, patiešām lika domāt, ka ir šāds prasmīts uz perimetru. Labāk video piemēru es jums nebūtu varējis palūgt. Viens vēl ir iemest Tāmatienu pēc piespēles, bet otrs jau pēc solīša atpakaļ. Diezgan iespējīgi uz viņa 2-0-3 augumu. Vismaz kāds ir oficiāli norādīts. Tas ir jau visas iespējas varbūt arī pat paaugties. Guga pārtver Kampusu izpildīt piespēli. Ļoti gribēja acīm redzot ieturēt bumbu grozā no augšas. Divi sodametieni, jo Ogrei jau bija sasniegt noteikumu pārkāpumu ar robežu.
nesportiski pat piezīme. Par norautu ātru uzbrukumu jāpalabo man sevi. Pirmo reizi šajā spēlē Nacvilišvili nerealizēja kādu sodu metienu, iepriekš bija 4 no 4. Pirmiem spēlētājiem mēdz arī tā mazliet patraucēt tā situācija, kad izpilda nesportiskos vai par tehnisku pārkāpumu sodu metienus. Un to priekšā uzreiz neviena nav. Es kā tāds viens pats uz saliņas palīdz, nezinu, vai tā ir noticis Gugas saistībā diez vai, bet tas pat arī var būt reizēm tāds mazs faktoriņš, kas ietekmē sodmetienu precizitāti. Toms Skuj. Ja runājam par sodmetieniem, ļoti daudz pie tiem ticis otrajā puslaikā. Tādā ziņā spodrinājis savu statistiku. Vēl Ogres atbalstītāji, iespējams, kāda Salaspils basketbola audzēkņi izjūt piederību tuvu esošajai Ogrei. Līdz spēles beigām atbalsta savu iemīļoto komandu Demskis. Vispirms atbruņo Endriju Korumu. Tiek pie atlikušās bumbas uzbrukumā, un tad arī izceļas ar 2 punktiem. Un iespējams šis ir Ogrei pēdējais uzbrukums šajā spēlē. 20 sekundes viņiem vēl metienām. Maleševs. Simtiņš nebūs. Nevien paši Zeļi nepasteigsies par daudzai. Guga. Gandrīz jau vismaz viņam tādā individuālā ziņā sulīgs noslēgums spēlē, bet Ogre izvēlas vēl lieku reizi neuzbruk. 98-80. Noslēdzas spēle Salaspils sporta namā. Noslēdzošais pārbaudas mačs vismaz šīm komandām pirms gaidāmā sezonas sākuma. Ogre tādējādi uzvarēs 5 no 6 pārbaudas spēlēm. Lieku reizi pieminēs šo te frāzi. Vismaz par tām tajās, par kurām klubs informējas publiski, un Zeļi negluži sezonas priekšvakarā, bet neilgi pirms sezonas sākuma dabū maz spērienu, lai pārdomātu lietas un būtu vēl labāk regulārā sezonas laikā. Teikšu paldies visiem, kur pieslēdzās šai Best for Sport televīzijas translācijai vai vēroja šo maču sociālajā lietotnē Facebook. Noteikti šur vai tur. Mēs vēl tiksimies sezonas gaitā. Vienkārši Latvijas basketbolā šķiet vēl Latvijas Basketbola Savienības prezidents Raimons Vējons apbalvo komandas kapteini Uģi Pinetu kā mača vērtīgāko spēlētāju tieši Zeļu sastāvā. Abiem ir par ko pasmieties. Tā izskatās, ka tas varētu būt jaunais Rīgas Zeļu alus. Ticu, ka par to arī tiksiet pietiekami drīz attiecīgi informēti. Šo spēli kopā ar jums vēroju es, Reins Lācis, un tiekamies basketbolā. Visu labu, lai jums jauks sestdienas vakars.